Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Olimpiskā otrdiena. Jā, otrdiena klāt, raidījums Kā dzīvot tālāk ar olimpisko otrdienu. Jā, tā tas ir iegājies, un tagad mums šajā mēnesī nelielas izmaiņas. Joprojām mēs esam Radio SVH TV katru darba dienu. Pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, ja, ar šo raidījumu ēterā no 11 līdz 12. Otrdienas mums ir olimpiskās, un atkārtojumu šiem raidījumiem jūs varat skatīties jau pēcpusdienā 6. Radio SVH TV. Ļoti izdevīgā televīzijas laikā. Un kā jau katru otrdienu mēs tiekamies ar olimpiešiem, un šodien ar olimpiešu vadītāju, ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Raimondu Lazdiņu. Sveiks! Sveiks! Un, protams, ka studijā ir arī Inese Vaikule. Arī olimpiete. Man ir liels prieks šādā kompānijā otrdienu aizvadīt olimpisko un ķerās jau klāt. Tik daudz jautājumu, kas runājami. Uzreiz pirmais jautājums. Olimpieši, tā kā viņi aizbrauc uz olimpiadu, tie sportisti, viņi pēc tam sev ietetovē tos riņķus, vai ne? Kaut kur. Kurš ietetovē, kurš neietetovē, kurš saņem telefonu ar riņķiem? Kurš kaut ko vēl citu dara? Vēl kādu riņķīti kaklā. Tas jau vislabākā dāvana. Tev ir tā olimpiskā atslēdziņa visu laiku. Jā, tu atslēdziņa, tev jāatslēdz būs kaut kas tev tajā olimpiādē beidzot. Bet tāpēc man ir jautājums par to tetovēšanu. Tad, ja mēs braucam kā reportieri, tad mums, kā žurnālisti, es atvainojos, tad mums arī ir jāiet, būs jāiet. Savādāk netiks iekšā. Savādāk jau netiec iekšā. Tur jau Es gribēju sākt ar tādu parasti galveno jautājumu, ko žurnālisti uzdod pirms olimpiskajām spēlēm. Kāds tad ir Latvijas komandas galvenais mērķis? Milāna Kortīna. Latvijas komandas galvenais mērķis ir lielākā delegācija atjaunotās Latvijas vēsturē. Un viens Ziemas spēlēs, jā. Protams, kad viens no tādiem klusajiem mērķiem, manuprāt, bija ne tikai sports un arī kultūra. Un Latvijas raķets pirmo reizi Latvijas vēsturē tiks pārstāvēts kā teātra izrāde Milānas teātrī 7. februārī. Man liekas, dziļi tāda kopistiska sajūta, jo, ja mēs tā atceramies, ja nebūtu Rolanda Upatnieka, nebūtu Zinta Ekmaņa, nebūtu Jāņa Ķipura, nebūtu Poikāna, mums nebūtu arī panākumu un teātri, kas ir diezgan realistisks. Bet šī sadarbība, kā tā ir veidojusies un kā jūs esat nonākuši līdz tam, kad dienu pēc atklāšanas šī izrāde Milānā būs? Tas ir tāds interesants stāsts. Tāpēc, kad bija tā, kad mani uzrunāja Zaļo zemnieku frakcijas vadītājs Rokpelns. Pēc tās izrādes noskatīšanās un saka, klausies, sportam vajag būt Milānā ar teātri. Es padomāju. Un tad bija Kārkliņkungs, kas ir aktieris Viesto, viņš atbrauc pie vadību, viņš tur izstāstīja visu kaut ko, tad viņi man uzaicināja uz Liepājas teātri. Es noskatījos un to emociju diezgan vadīts, arī pie lielas publikas pildā zālē. Teicu, ka mans uzdevums ir aizvest to teātri uz Milānu, lai tas būtu iekļauts kultūras programmā. Tā bija viena reize, un otra reize bija Liepājas sporta laureātā, kad atkal Kārkliņkungs vadīja to laureātu, tad arī visiem sporta saimē, tas ir tāds panākums, manuprāt, kultūrā, kur Regnārs Vaivars tieši tad diezgan 85% realitāte ir uz skatuves uzvedis. Tur arī tika dots apsolījums. Tā solīt pa solītim likās, tur viss teica, ka es esmu galīgi traks, bet kaut kā kopīgiem spēkiem teātris būs nokļuvis līdz Milānai. Un biļešu paradīzēs, tur citi jau biļetes ir nopērkams, un pirmās biļetes ir nopirktas. Un tās nav 10, bet tās ir vairāk, ļoti, manuprāt, jau daudz, bez nekādas reklāmas un tā tālāk. Tā kā, Bet varbūt, kad skatītājiem, kas nesaprot, par ko mēs runājam, kā olimpiāda, teātris, raķets, pāris vārdos varbūt vajag izstāstīt. Jā. Vēl vienreiz. Kubertēns izveidoja to Starptautisko olimpisko komiteju, to veidoja ar dažādām, tie ir olimpiskie svētki sportā, olimpiskie svētki kultūrā, un pirmoreiz 1912. gadā arī kultūras programma tika olimpiskajās spēlēs, manuprāt, Stokholmā, un
tā ir tāda nāciju kultūras atrādīšana uz sporta skatuves. Bet vai citas valsts arī kaut ko Jā, rada? protams. protams. Jā, taču ir. Tur ir mūziķi, tur ir dažādas citādākas mākslas lietas. Ja? Un es ceru, ka un tas mērķis uz Losandželos, protams, ja mēs skatāmies uz Losandželos, tad BB brokas tiešraidē. jā, bet tas vairāk, zikai. Mēs tur esam bijuši, mēs zinām, kā tur ir. Ja tu skaties, tad Daliņš izcīnīja Latvijai pirmo medaļu Losandželosā. Valmieras teātris ir uzvedis izcilu izrādi, manuprāt, pa Jānu Daliņu. Raimonds Elbokjans ir uztaisījis izcilu filmu no geto līdz olimpiskajam zeltam par 3x3 puišiem. Un kādam no mūzikas skanējumiem vai estrādes mūzikas skanējumiem Paula zīmē vai Lolitas Ritmanas zīmē, kas ir izcila komponiste tieši Losandželosā. Manuprāt, šiem uzvedumiem ir būt Latvijas kultūras un olimpiskajā programmā arī Losandželos spēlēs. Tā kā mums jau tie uzdevumi nav tikai Vilādai. Bet tad vēlreiz. Liepais teātris uzveda Latvijas raķets. Par to, kā bobslejs Latvijā. Kā tapa bobslejs, un tad, respektīvi, teātri izrāda par to, un šī teātra izrāda tiks izrādīta Milānā. Un tā teātra izrāda tiks izrādīta Milānā, jā. Viņa vienreiz vai vairākas reizes Milānā? Vienreiz, jā, ok. Pārliekot akcentu atkal uz sportu un sportistiem, kas iespējams arī šajā mūsu sarunā klausās un grib dzirdēt kādas aktuālas lietas. Sporta arbitrāžas tiesa ir lēmusi, ka individuāli Krievijas sportisti kamaniņās var tikt pielaisti startiem kā neitrālie sportisti. Tā ir pēc būtības nesena ziņa vakardienas. Ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem, un vakar jau trauksmi cēlos Latvijas kamaniņu sporta federācija, jo Siguldā ir plānots tas pasaules kausa posms, bet likums aizliedz jebkāda sporta notikuma rīkošanu, kurā šie sportisti piedalās. Sporta šis Siguldas posms janvāra sākumā, kāda varētu būt tā Latvijas rīcība? Pirmkārtām, mēs esam pret jebkādu Baltkrievijas sportistu dalību olimpiskajās spēlēs. Mēs esam vienoti ar Ukrainas olimpisko komiteju. Man ir regulārs sazvans tur reizi 2 nedēļās ar Ukrainas olimpiskās komitejas prezidentu. Mēs ļoti sekojam šobrīd notikumiem līdzi. Es gribētu iepazīties ar to spriedumu pilnībā. Es respektēju jurisprudences spriedumus, bet tai pašā laikā jāsaka, ka Latvijā likums ir pret neitrālajiem atlētiem. Šobrīd tas būs atkarīgs no Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas. Vai tiks atļauts posms Siguldā. Tad, cik es zinu no publiskās ziņas, ka es esmu saņēmis vēstuli, es neesmu paspējis braukt pie jums, man ir atnākusi vēstule arī no kamaniņu sporta federācijas, es ar viņu iepazīšos, un skatīsimies, bet es gribu teikt, ka piemēram, hokejā nebūs Krievijas, biatlonā nebūs Krievijas, slēpotāji ir ļoti nostājušies, tur izskatās, ka nē. Tad tas, ko arī Ukrainas olimpiskās komitejas prezidents teica, ka to atlētu var būt ļoti maz, kas būs neitrāli atlēti. Ja? Bet es uzskatu, ka tāda posmu rīkošana... Bet kas tas vispār, ko tas nozīmēs Latvijai? Tas ir posms, kurā teorētiski tiek krāti punkti kvalifikācijai. Kā var vērsties pret mums? Zinām, kā tas būs atkarīgs no Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas, kur prezidents ir Fogeļkungs. Un ņemot vērā to lielo balsu pārsvaru, kuri tātad Starptautiskajā federācijā noraidīja Krievijas un Baltkrievijas atlētu dalību, jebkādu dalību, tad ir jautājums, tātad par ko izšķirsies Starptautiskā kamaniņu federācija. Tad, ja tas balsu vairākums ir apliecinājums arī Starptautiskās federācijas nostāja, tad tam posmam būtu jābūt, ieskaitot bez neitrāliem atlētiem. Tas ir tik vienkārši. Bet šīs Starptautiskās federācijas lēmums un Latvijas likumdošana jau laikam tomēr ir virs, vai ne? Protams, valstī nedrīkst rīkot sacensības ar neitrāliem atlētiem, un tas ir respektējums, tā skaitā Starptautiskajai kamaniņu federācijai. Tātad te ir jārod būs risinājums, vēlreiz saku, ja Starptautiskā kamaniņu federācija bija nostājusies pārsvarā, tad šeit tad ir tā izšķiršanās par tā posma notikšanu šeit, bet kā es arī saku, ja valstīs, kurās nav ļauts neitrālajiem sportistiem dalību, tad šis ir, manuprāt, tāds atturēšanas pasākums no tātad Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalības. Tas ir, manuprāt,
šobrīd ļoti aktuāli. Kāpēc Starptautiskā federācija vispār pielēma, ka viņi varētu startēt? Nē, Starptautiskā federācija nepielēma. Starptautiskā federācija pielēma, ka nedrīkst startēt, bet arbitrāžā daži no sportistiem šo arbitrāžu tiesu uzvarēja. Bet es varēju sakot, es neesmu izlasījis tur pilnībā, jūs pārlapojot vakar starptautisko ziņu aģentūru, tur atreferēju, man tur bija daži punkti, kuros es redzēju, ka nemaz tik viegli tur nebūs, ka tā pielaišana tām sacensībām nav tūlītēja. Līdz ar to tur ir jāizlasa, lai nerodās tā, ka kaut tulkojumā es te kaut ko nepareizi iztulkoju. Ja. Tas, kas arī ir izskanējis no Ukrainas Olimpiskās komitejas, ka viņi ir noteikuši ļoti striktus savu atlētu uzvedības standartus, viņi nedrīkst sarokoties, nedrīkst stāvēt uz piedestāla kopā. Vai Latvijas Olimpiskā komiteja arī domājot par mūsu sportistiem un zinot arī Latvijas attieksmi pret Krievijas un Baltkrievijas agresiju, arī šādas kaut kāds ētikas standarts? Jā, jāsaka, ka šie standarti jau bija spēkā un Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomiteja šos standartus bija pieņēmusi jau pirms Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Viņi gana strikti tieši ievērojot arī to, ko saka Ukrainas Olimpiskā komiteja, un nekas tas nemainīsies arī attiecībā pret Milānas spēlēm. Arī tajā brīdī, kad būs saprotami visi sastāvi, zināmi, kuri sportisti tad attiecīgi ir kvalificējušies, tātad tiks veikta attiecīgi apmācību sportistiem, attiecīgi izskaidrots tās visas nianses, pie kurām kā ir jārīkojas. Ja, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai, ja būs, es saku, ja būs kāds no neitrāliem atlētiem, mēs to nezinām, kas vispār tur būs, tad viņiem arī ir uzdevums tātad skatīties, lai viņi nav saistīti ar tur kara propagandu, ar visādām šādām lietām, un te ir ļoti liela nozīme arī 4. varai vai žurnālistiem, kur noteikti var nākt palīgā, ja viņi ierauga kaut kādas lietas, jo vienas acis vai 4 acis ir labi, bet ja ir ļoti daudz acis, tas pie šādas situācijas ir tikai apsveicami. Ja? Tā kā ja arī Latvijas 4. vara ierauga kādas ļoti neadekvātas lietas, lūdzu, sniedziet mums informāciju, mēs ņemsim vērā, informēsim Starptautisko Olimpisko komiteju, Starptautiskās federācijas, tas tikai normāli. Bet tas nozīmē to, ja tad varbūt tāda situācija, kad Olimpiskajās spēlēs arī piedalās kaut kāda Krievi. Bet nav iespējams, tātad Starptautiskā Olimpiskā komiteja lēmusi, kad pieļauj to pašu, ko Parīzē, neitrālo atlētu statusā. Tad nav ne karogi, nav ne drēbes ar atpazīšanās zīmēm, nekā. Tur nav nekā. Jā, bet tāpat jau viss zina, kad viņi ir no kādas. Jā, bet Parīzē viņi bija tik maz, kad es godīgi sakot, es pa ciematu ejot vispār neko tur neredzēju. Ja. Un atceramies, ka liela daļa no tiem atlētiem ir tie, kas ir dzīvojuši ārzemēs, kur pat nevar nomainīt pilsonību šobrīd, kad ārvalstu pilsonību ņemot vērā šos kara apstākļus, jo tur ir atkal visādas tās pasu lietas un vēl kaut kā, ja, tiem atlētiem jau arī tas trakums. Ja. Tā kā, tur viņi arī tiek noniecināti attiecīgi tur Krievijā, ja, vai Baltkrievijā. Tā kā, tā ir ļoti, ļoti sāpīga un jūtīga tēma, un, protams, ka mēs vēlreiz atkārtošu, mēs esam šajos apstākļos pret jebkāda neitrālo vai kur vēl vairāk Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību. Ja. Atgriežoties pie šīs lielākās iespējamās Ziemas olimpisko spēļu komandas no Latvijas, kādas tad ir cerības, cik pārstāvi, skatoties uz to kvalifikācijas potenciālo izpildi, mums varētu būt? Es negribētu zīlēt ļoti kafijas biezumos, es gribētu teikt, ka es ļoti gribu cerēt, bet to, ko mēs šodien varam pateikt, kad mums ir 25 atlēti, tas ir hokejs. Mums ir tātad sieviešu un vīriešu biatlona kvartets, tas jau ir +8. Mums šobrīd pēc Starptautiskās slēpošanas federācijas tās ievietotās informācijas tīmeklī ir 3+3, 3 sievietes, 3 vīriešu. Ir cerība, ka būs arī 4+4. Mums ir tātad kalnu slēpošanā pēc kvotām vīrietis un visticamāk 2 sievietes. Tad mums ir, protams, 2 daļslidotāji, kuri ir jau kvalificējušies. Shorttracks ar ļoti lielu varbūtību 2, ja ne +1. Tad ejot tālāk ir, protams, bobslejs. Ļoti ceram, kad mums ir 2 divnieki un 2 četrnieki, un monobobs sievietēm var būt divnieks sievietēm. Kamaniņās, kas, manuprāt,
kas, manuprāt, ir mūsu izcilnieku kalvi arī, tā skaita, visi ir izcilnieki, kas šo te visu ir sasnieguši, un kamaniņnieki, es domāju, 12, 13 vietas, tas ir reāli. Tā kā, ja to visu tā lēnītēm saskaita kopā, tad sanāk tas skaitlis diezgan liels. Kerlings mums arī bija ar cerībām, Kerlinga pāris jaukties. Jā, es aizmirstu, es atvainojos, tiešām Kerlinga pāris, jā, un Kerlings arī paralimpiešiem ir kvalificēti. Tas nozīmē, ka varētu būt ap 80 zelta medaļas. Tad ir balstība bankrats, jo visiem būs jāizmaksā. Jo skaidrs, ka es tev varu teikt, ka pie šīs situācijas, ka mēs te pa kapējkām cīnamies, ja, tad Milānā hoteļi maksā ļoti dārgi, jo tā delegācija ir lielāka, jo tas maciņš arī ir diezgan jātur plašā. Tad parunāsim par maciņu. Jā, par maciņu arī pēdējā laikā daudz tiek runāts, un ne tajā pašā cerīgākajā aspektā, jo izrādās vismaz sporta sabiedrībā izskanējis, ka budžeta apjoms, kāds šobrīd ir sportam, ir līdzīgs 18. gada līmeni, vai tā ir taisnība, zinot to, ka cik ir gadi pagājuši, kāda ir inflācija, un kā tad mēs ar šo visu vēl spējam savilkt galus? Es gribētu teikt, ka 16. gads, 18. Tagad mēs atgriezāmies 18. gada līmenī, bet man jāsaka, ka ir diezgan tā izpratne, kas ir šobrīd vismaz panākt ar Izglītības zinātnes ministriju un balstoties uz visām tām diskusijām, mums ir vismaz kopīga izpratne šodien, un es vēl šodien eju uz finanšu ministriju, kad ir jāroda risinājums, jo tas, kas notiek, mēs saprotam, aizsardzība mums ir primāra un ļoti svarīga. Tas nav apspriežams, bet tas, kas ir skaidri jāsaprot, aizsardzībai bez tiem dzelžiem, kas ir vajadzīgs cilvēks, kas pārnes tos dzelžus, kas brauc ar motociklu un dronus laiž, kas iet, skrien un darbojās. Un kas lepojas ar savu valsti. Un kas lepojas ar savu valsti. Un sports, kā mēs redzējām no Ukrainas kara apstākļiem, ir viens no būtiskākajiem apstākļiem, tā izskaitā arī patriotismu ziņā. Un ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam valsts budžetu palielinājuši 2 reizes. Sporta budžetā, es gribētu teikt, ka mēs ļoti labi pastāstījām, ka mēs Latvijas Olimpiskā vienībā sākām maksāt sportistiem algas ar nodokļiem, ar sociālo aizsardzību. Viss tas ir forši, bet tajā brīdī sporta budžets nepalielinājās par to 1 miljonu, kas tika nomaksāti nodokļos. Tātad tajā brīdī jau augstu sasniegumu sportā bija -1 miljons. Un ja mēs šobrīd skatāmies, un ja, teiksim, sporta skolu risinājumu grib uzlikt atkal uz sporta budžeta pleciem, tur miljons ar mazu astīti, tas nav vienkārši pieļaujams, jo mēs to sporta budžetu vienkārši mazinām. Un to, kas vēl mums ir jāsaprot, šobrīd sporta skolās vienā lielā daļā nav vispārējās fiziskās sagatavotības treneru. Un rajonos, kā mēs ļoti labi zinām, vai pagastos, vai valsts pilsētās ir problēma ar sporta ārstiem. Mums šīm divām problēmām, šīm divām lietām iztrūkstot, mēs skaidri saprotam, ka mēs tur varam trenēt, ko mēs gribam, bet traumatisms augs, veselība no tā neaug. Mēs respektīvi, ko mēs darām? Mēs noniecinām savu veselību, mēs noniecinām sportistus, mēs noniecinām iedvesmas personas. Jā, tautas sports ir labi, jā, sporta skolas ir labi, bet atceramies hokeja bronzu, kur, manuprāt, Ines, tu kā īstenis hokeja fans neļaus man samānīties tad, kad hokejs izcīnīja bronzu, cik jaunie bērniņi sāk spēlēt to hokeju. Un tā izpratne dažbrīd augstas klases sportistiem, kuri šobrīd strādā ierēdniecībā, ir jābūt saprotamākai, kad ja nebūs to augsto sasniegumu, nebūs arī to bērniņu, jo mēs redzam aptaukošanās, veselība, nevaram armijā izpildīt datus un tā tālāk. Mēs par šo cīnamies. Un šeit ir, es vēlreiz saku, es gribētu teikt lielu paldies 4. varas pārstāvjiem, ka mēs tiešām spējam kopistiski aktualizēt. Vienalga, vai mans viedoklis ir pareizs vai nepareizs, bet kaut vai esot diskusijai, kad ir jāpanāk tur vai šur vai vēl kaut kur, mēs izdarām labu veselībai, bērniem un sportam. Bet kā tad, labi, budžets vispār tagad ir mazliet tāds miglātīts pasākums, redzot, kas notiek valdībā, kā izskatās, kāds ir tas nākamais gads un kādas ir arī šīs diskusijas, vai jūs vispār tiekat iesaistīti diskusijās? Nē, jāsaka godīgi, kad mēs esam tāds mazliet valda tāda
tāds, kā saka, tas budžets ir izveidots vispārīgs un tāds, kā es saku, nestabils priekš sporta, bet tāpat laikā budžeta komisijā mēs tikām uzklausīti. Mēs saprotam, arī Saeimas juridiskais birojs vienā no avotiem, kurš guļ zemē, un kas ir pats trakākais, ka tās pašas betinga nozara, par ko es runāju, spēlēt ir slikti. Bet tas viss stāsts ir jāpāk pareizi kontrolēt. Un nav pieļaujams, ka šobrīd var tajā nelegālajā tirgu mūsu pašu latviešu naudiņa aiziet līdz agresoru valstu saņēmējiem. Tas šobrīd notiek tajā betinga stāstā. Un tā nelegālā tirgus apkarošana ir svarīga lieta. Pirmkārt par agresoru stāstu un otrām kārtām par ieguldījumu sportā. Jo šodien kā sanāk? Betīgs tas ir azarts. Paskaidrosim klausītājiem. Betīgs tas ir piemēram likmju, es runāju par sportu. Likmju likšana uz rezultātu. Tenisā jau arī rezultāts ir naudas izteiksmē 15, 30, 40 tur pounds. Ja? Tas ir senis radies. Un tu liec uz rezultātu. Nezinu, uzvarēs Atlantas Hawks vai uzvarēs tur Bostonas Celtics. Bet liekot šīs likmes uz sporta, izmantojot šo sporta infrastruktūru, Latvijā ir tā atžgārnība, ka sports jau atpakaļ to neredz. Bet kas iegūst un kas ir forši, iegūst kultūru. Bet šī mazā, jo kultūra kapitāla fondu tiek no šīs atbalstīt. Un šīs absurds, ko nesaprot finanšu ministrija, vai ko nesaprot daži no ierēģiem vai politiķiem, manuprāt, tas absurds ir vienkārši jānovērš. Tur ir vairāki avoti, ko mēs esam norādījuši, tad nelegālā tirgus apkarošana, un tad, ja grib paaugstināt nodokli ātrāk, nekā tas ir pieļauts, tad tur ir jābūt normālai diskusijai ar nozarēm, jo tiesiskā paļāvība ir visiem biznesā. Ja? Un tā Latvijā tā galvenā problēma ir tā, ka un par ko runā arī investīciju ziņā. Nav tiesiskās paļāvības. Tu vari respektīvi pateikt, ka tev nodoklis mainīsies 27. gadā. Nē, šodien ienāca prātā zem lozunga aizsardzība, un kas ir ļoti nepareizi. Nevajag trivializēt šo stāstu. Ja? Zem stāsta aizsardzību mēs ceļam nodokli 26. gadā. Nav stāsts, ka aizsardzībai nevajag, bet ir stāsts par tiesisko paļāvību nodokļu ziņā un par diskusiju. Pat saprotot, ka tas tā var būt, tev ir jādiskutē ar nozarēm, tev ir jāsaprot, ka no tās nozares tu nevari finansēt tikai dzelžu stāstu, bet tev ir jāatliek apakaļ arī tai cilvēku resursā, kurš to dzelzi apkalpos. Ja? Bet tas, kas ir iezīmēts šobrīd, vismaz šajās diskusijās nākamā gada budžetā, kādas vajadzības tas sedz un kur tomēr ļoti būtiski pietrūkst? Tur ir skaidrs saprotams, ka tur ir mīnus 1,4, ja tiek piešķirta nauda visām sporta skolām. Tad ir mīnus 4 no pamatbudžeta, mīnus 1,4 miljonu no pamatbudžeta. Ir saprotams, ka nav naudas iezīmētas sporta spēļu komandu tātad gatavošanās procesam volejbolā meitenēm uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Vēl joprojām nav nezinu, varbūt šonedēļ vai nākamnedēļ beidzot vismaz iedos handbola jauniešiem, kuri brauc un viņiem bija tā... Jau augstākajā divīzijā, jā. Tad, protams, arī hokejam, ja, un kurām vēl tur sporta spēlēm, ja tas nav. Tad, restīvi, mēs to, ko es teicu arī budžeta komisijā, mēs šobrīd Loks iesniedz budžetu 3 gadiem, kā to prasa valsts kontrole, lai būtu to, ko mēs redzam, lai būtu. Viens piemērs, prēmijās mēs, budžetā esam ielikuši 42,600 eiro un tur 4 prēmijas. Skaidrs, ka viņas jāprecizē, par to mēs esam vienojušies, bet jau šodien ir skaidrs, ka, piemēram, hokejam jau kvalificēties uz olimpiādu ir 140,000. Restīvi, mēs jau kaut kādas lietas apzināti neliekot, mēs vienkārši padarām to triviāli, ka tev būs atkal jāklauvē pie lodziņa, dodiet no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Manuprāt, šī tēma būtu jāizskauž, ir jānonāk pie normāliem avotiem, kuri tad arī to sporta budžetu finansē, un tur ir skaidri redzams, un līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izmanto tieši tos neparedzētojos medaļām. Šī budžeta tēma, protams. Kādam vispār būtu jābūt normālam šim sporta finansēšanas modelim valstī? Ir kaut kādi labie piemēri arī kaimiņos? Nē, pirmkārt, ir vairākas ļoti interesantas lietas. Teiksim, Lietuvas piemēram, tur ir
katrs iedzīvotājs var 1,2% no saviem sociālajiem nodokļiem novirzīt attiecīgi tur kultūrai, vai sportam, vai klubiem, vai tur vēl kaut kam. Tu vari katru mēnesi atzīmēt. Līdz ar to tur ir interese atkal skriet un tā tālāk. Un politikā tāpat tiek finansēta 0,6% no tā paša. Ja? Līdz ar to jāskrien visiem, gan politiķiem, gan sportistiem. Šis varbūt būtu tas sacensības princips, kurš būtu viens no tādiem motivācijas stāstiem visiem kopā to darīt. Ja? Bet zin kā tāda, manuprāt, tāda Latvijas apstākļiem laba lieta, un kas iedod tādu mieru sportā, būtu, manuprāt, kādi, ja tas budžets šobrīd ir 52 miljoni, ja 62 miljoni ir apmēram budžets, tad tas vismaz ir kaut kur pareizs ceļš, sākuma posmā pareizs ceļš, jo to, ko neviens neapzinās, teiksim, ir ļoti labi, tiešām ļoti labi, kad Čakšas kundze iedeva pirmo maksājumu Milānas spēlēm un kopā ar Siliņas kundzi, ja, un Siliņas kundze arī attiecīgi to otro daļu, lai uz Milānu mēs sagatavotos, un mēs redzam, ka tie sportisti ir ļoti motivēti. Viņi, tur vienkārši viņi redz, ka viņiem viss ir jau laicīgi. Viņi var aizvest tos rezultātus līdz cilvēku skaitam. Un no 1. janvāra sākas atlases Losandželosas spēlēm. Tad tas, kas ir ielikts iekšā, ir arī vasaras federācijām, kuras vienmēr ir bijušas apdalītas, ir gatavošanās arī Losandželosas spēlēm. Un mēs nevaram to neņemt vērā. Tad iespējams nebūs lielākā delegācija, bet iespējams tieši pretēji, vai ne? Mēs jau redzējām, kā bija ar Milānu, ar Parīzi, bet to, ko es gribu teikt, ja mums nebūs masveidības un ja mums nebūs daudz atlētu, no kā tie briljantiņi dzimst, nebūs mums arī tās masveidības. Tāpēc es mazliet nepiekrītu Samoilo kungam te presē kaut kur minētajam, ka viņš teica, cik labi, ka vieglatlēti aizbrauca 5 cilvēkiem, viens dabūja medaļu. Tas, manuprāt, tas nav tas labais piemērs, ko teikt. Ja? Jo, ja būtu aizbraukuši 20 vieglatlēti, 25 vieglatlēti, ja? Tas parādītu tā sporta nākotnes attīstību, jo vieglatlētika ir pamats, lai dzimtu arī citi atlēti citos sporta veidos. Tas, manuprāt, ir tas, ka mums nevajag būt tajā mazajā sindromā. Mums ir jābūt kaut kā mazliet uz augšu jāskatās. Bet nevajadzētu tā, ka nosaka kaut kāds prioritāros sporta veids, un tad, teiksim, tie 52 M tiek, teiksim, viņi netiek visiem, piemēram. Zin kā ir, es teikšu tā, ka 2003. gadā Repšas valdība nogrāva vispār to finansēšanas modeli, kur bija gan kultūra, gan sports kopā. Tad atnāca 2018. gads, kad Reizniece Ozolta ir izdarījusi to reformu, ka tie ziedojumi tur zudēja. Un no 2018. gada tas viss sporta finansējums, ieskaitot ziedojumus, ir kritiski gājis uz leju. Pēc tam vēl nāca tas Latvijas valsts mēžu stāsts, kur bija komandas spēlēm pārtraukums. Ja? Un tad mēs šobrīd valstī neesam izveidojuši tādu labu ziedojumu un atbalstu sistēmu, ka tam uzņēmējiem būtu izdevīgi, viņam būtu forši, bet kur būtu jābūt pamatam, jo uzņēmējiem ir tātad ja viņš ziedo, viņš lepojās ar to, ko viņš ir izdarījis. Viņš nes šī nodokļu politika. Ja? Un tad mēs stāstam un gudri mācam, jūs taču varat iet pie sponsoriem un salasīt. Latvija ir pa mazu tirgus. Viens labs piemērs ir Samoilovs, kurš ir bijis ļoti labs atlēts, kurš ir uz valsts finansēta, respektīvi Latvijas Olimpiskā vienībā finansējuma pamata kļuvis par labu atlētu, un šobrīd viņš var izmantot tur reklāmā šo savu kapitālu. Ja? Tas ir varbūt labais piemērs, kā to var, bet to var izdarīt viens atlēts. Nav viena biznesā, Latvijas biznesa ir pa mazu. Viens atlēts atmaksājās, bet tiem pārējiem jau to nevar. Un tā ir, varbūt caur šo prizmu arī ir jāstāsta, kad mums ir kaut kā tā sistēma jāsāk sakārtot, ja? Bet tai naudai, tai sportā ir jāienāk vairāk. Ja? Tur vēl tu pats UFO zini, ja? Sadalīja to pašu Latvijas gāzi, ja? Kur mēs te kādreiz kaut ko blakus redzējām. Ja? Cik Latvijas gāzi kādreiz ziedoja sportam un kultūrai? 2,5 miljonus eiro.
Un kas šobrīd notiek? Sadalot, viens ir pie Igauņiem, viens ir tur valsts un Japāņu kopuzņēmums, viens ir privāts kapitāls šobrīd, bet visi jau ir labi, uzņēmumi jau strādā, viņi dod nodokļu maksājumos Latvijai, bet sportam un kultūrai šie 2,5 miljoni ir zuduši. Atgriežoties pie Olimpiskajām spēlēm, kuras straujiem soļiem tuvojas, vai Latvijas Olimpiskā komiteja domā par kaut kādu līdzjutēju skatīšanās iespējām kopīgām šeit Latvijā, apzinoties, ka tā ir ziema, tas ir februāris? Jā, mēs domājam, un viena no kopā skatīšanām, ko es tiešām varu teikt, būs Dominā. Domina ir kļuvusi par Latvijas Olimpiskās komitejas partneri, un tas ir ļoti forši. Tas būs iekštelpās. Tas būs iekštelpās, jo ziema paliek ziemā, un tā, skaidrs, ka jāskatās, kas vēl gribēs to darīt, bet šobrīd es varu teikt, ka pa Dominu, jā, mēs tiešām... Bet tas ir tā, ka pilnīgi visi latviešu sportistu starti, vai tas ir hokejs, vai... Šobrīd tur, es domāju, ka visi sportistu starti, bet šobrīd tur iet diskusija, kā tad mēs to tur darīsim, jo, piemēram, hokejā Latvijas un Amerikas spēli pakārtot arī Amerikas laika zonai, un tas būs diezgan vēlu, un veikals tur vairās kaut kā ciet, bet tas jautājums kaut kā jārisina. Viena paša veikalā, tas ir, jā, bet es saprotu, ka veikalā arī būs kāda izstāde arī varbūt, un tā kā tur būs visādas interesantas lietas. Jā. Bet skaidrs, ka es pati esmu vienā no lielajiem čatiem, kur cilvēki apspriež iespējas doties uz Olimpiskajām spēlēm. Kā izskatās ar mūsu līdzjutēju aktivitāti, ar iespējām dabūt biļetes, nopirkt tās, cik tās maksā, vai jūs sekojat līdzi šai informācijai? Jāsaka godīgi, ka mums ir Latvijas Olimpiskā komiteja nevar izplatīt biļetes, un to nevar darīt dēļ noslēgtā līguma ar Starptautisko Olimpisko komiteju, un mums tur ir kaut kāds ierobežojums, bet to, ko es varu teikt, ka man ir tāda maza vilšanās par to, vai te varētu pat teikt liela vilšanās no Latvijas līdzjutēju viedokļa, jo pirmo spēli, protams, ar amerikāņiem mēs aizvadīsim lielajā arēnā pēc plāna, kurā ir tur līdz 16,000 vietām, ja es nemaldos, ja? Bet tās divas pārējās spēles mēs aizvadīsim grupā arēnā, kur ir knapi 3,000 pāri. Tā Vācija un Dānija? Jā, skatītāja vietas, un tā ir tādā, turpat blakus ir ātrlidošanas arēna. Manuprāt, šeit nav īsti padomāts, jo šīs būs pēc Soču spēlēm pirmās spēles, kurās būs NHL hokejisti. Ja. Turklāt Eiropas laikam, tur viss arī var sabraukt. Jā, un tad tās biļešu cenas, man ir bail prognozēt. Ja. Tur jau tagad, ko es dzirdu, kad tās cenas ir kosmosā. Ja. Bet Vai šie lēmumi vispār nav pārskatām? Tas jau ir pilnīgi skaidrs un nolemts. Ja? Nē, nav pārskatām. Protams, tas jau ir laicīgi bijis tur viss iegrāmatots un iezīmēts. Ja. Protams, kad Turīna bija mazliet savādāk, ja mēs atceramies, tur bija vairāk tās lielā arēnas un tā lielā arēna. Tad, manuprāt, šeit bišķiņ tas risinājums nav īsti padomāts par to, ka Latvijas līdzjutēji var aizbraukt arī 5 un 7 tūkstoši. Es redzēju, kas notiek pasaules čempionātā. Jā, bet tās divas spēles ir mazajā arēnā, pēc tam ir atkal lielā? Viena spēle ir tātad apakšgrupas spēles, ir 3 apakšgrupas spēles, kur viena ir lielajā arēnā ar Ameriku. Jā. Un divas pārējās ir mazajā, un pēc tam, protams, aiziet atpakaļ uz lielo arēnu. Tā kā jācer, ka mēs Skumji, tās turklāt vēl ir brīvdienas, un tieši par to arī cilvēki runā, ka tur sanāk no tā 14. līdz, tā ir sestdiena, un līdz pirmdienai tieši, kur divas spēles, bet nevarēs tikt iekšā, būs jārīko kaut kāda skatīšanās. Tā ir laba lieta, es ceru, ka tur nāks viss tuvāk, ka mēs ar Edgars Bunts, kas ir Latvijā tiešām liels novērtējums, ka Edgars Bunts, kā no hokeja pārstāvs, ir atbildīgs par to hokeja saimnes, to organizētību Milānā, un tas ir ļoti forši, kad Latvijas ar savām zināšanām palīdz tās lietas organizēšanā. Gan jau, ka mēs kaut kā komunicēsim, mēģināsim vispār saprast, kā ir, lai dotu kādiem Latvijas līdzjutējiem norādes, nezinu, kur kaut vai kādas kopā skatīšanās, vai kādas tās food courti, vai kaut kādas tādas lietas, kur mēs varam pabūt visi kopā un atbalstīt savu hokeju. Jāsaka, man liekas, ka arī bobsleja un kāmaniņa arēnā nemaz nebūs vairāk pa 3,5 varbūt tūkstošiem vai kāds tāds. Tā kā tur ir tāda... UFO jau interesējas par mūsu kamaniņu
braucējiem, un es saprotu, gan par dzīvošanu ir ārkārtīgi liels problēmas. Zinot to, ka tā ir Itālija, tur ir tāds bardaks, kā liecinieki, acu liecinieki stāst, kad var tikt arī tāpat visur. Jā, bet tur, galvenais arēnās nē, bet... siesta un labs ēdiens. Jā, tur viss ir. Tur viss notiek ar pārstundu nokavēšanos. Jācer, ka tur tie raidlaiki gan ir diezgan kā es saku, jūs jau paši noteikti būsiet un redzēsiet to visu uz vietas. Būs interesanti. Parīze bija viens no skaistākajām, manuprāt, spēlēm, kādas ir bijušas, ko atzīst daudz. Jācer, ka itāļu viesmīlība ņems virsroku par tām niansēm, kas ir infrastruktūrā. Tas ir vienīgā cerība, kas mums paliek. Bet šobrīd kāda pienāk informācija par gatavību no infrastruktūras viedokļa, vai viss ir labi? Dažādi, un trauksmes arī tiek dažādas celtas, tā kā es ceru, ka... Pie mums gan bija kamaniņu braucēji, viņi teica, ka viņi jau brauc testēt. Jā, testēt viņi brauc, jā, un tas teātris, starp citu, arī būs par Cortīnu, jā, tā kā tas jau ir... Cik zīmīgi, vai ne? Cik zīmīgi, jā. Par gatavošanos atgriežoties, kādas tagad ir tās pašas aktuālākās lietas no sportistiem, kas tiek dzirdēts, kur var arī komiteja iesaistīties, palīdzēt, vai ir kaut kas, kas... Nē, jāsaka, ka tā naudiņa, kas gatavošanās posmam tika piešķirta, viņa tika piešķirta Latvijas Olimpisko komiteju, balstoties uz federāciju izveidotajām tāmēm un pamatotiem cipuriem. Visi tie naudas līdzekļi atbilstoši līgumiem ir federācijām piešķirti un pieejami. Atliek tikai vienīgi doties trasēs un cīnīties par to, lai nonāk pie savu vislabākā rezultāta un pie kvalificēšanās Milānas spēlē. Kā jūs tiks galā ar atklāšanas ceremoniju? Mēs te iepriekšējās reizes prasījām dalībniekiem, jo tur ir baigi izmētāts. Tas no Milānas līdz Cortīnai 6 stundas. Jā, viss ir veiksmīgi. Ja? Kamanām ir diezgan uzreiz. Kamanām tur ir traki, jā, un viņi kamaniņnieki redz jau sāk, jau, man liekas, 6. Labi, šeit ir viena cita mums problēma latviešiem. Mums ir problēma, tā kā karogu nes vīrietis un sieviete, tad Milānā mums ir izvietoti tikai shorttracks, tikai slidošana un tikai hokejs, un mēs saprotam, ka tie visi ir vīrieši. Līdz ar to būs jautājums par sievieti būs jārisina. Bet tā kā... šodien! Raimond, tas ir tik easy! Nodzen ūsas, uzvelk skvārpus un ēdā. Labi, mēs tā nerīkosimies. Mēs tomēr ievērosim kaut kādu morālo kārtību un ētiskumu dzīvē. Bet jā, no Cortīnas visticamāk atlēti nevarēs atbraukt uz atklāšanas spēlēm. Bet daļslidotāji? Daļslidotāji var, jo bet mums nav meitene? Nē, mums ir 2 zēni. Jā, 2 džekiem. Okay. 2 vīrieši, teiksim tā. Mums ir 2 vīrieši un... Bet kaut kā taču šī problēma ir jāatrisina. Mēs esam... Dāmu kamaniņas vispār sākās vēlāk, tā kā dāmas varētu. Bet tur ir viena cita lieta, tur sākās treniņbraucienu. Treniņu braucienos, diemžēl, ja mēs piedalāmies kaut kādās... un mēs piedalāmies ļoti izteikti cīņā par augstvērtīgiem rezultātiem, tad mēs nevaram sportistu labbūtību un atrašanos jau tādā... Es neminēšu. Biatlonam, starp citu, arī jau ir jaukto pāru sacensības. Man liekas, ka 8. datumā. Kerlings vispār sākās vēl pirms atklāšanas. Vispār jums tiešām ir problēmas. Vispār mums tiešām ir problēmas. Bet pagad, Kerlings jau ir Milānā, ja? Jā. Tad, ja mūsu ietiek, tad jau meita ir. Zinu, kā viņai tur starts uzreiz. Tur kaut kas tur ir. Šis ir neatbildēts jautājums, un lai paliek intriga līdz 28. janvārim, kad Nacionālajā teātrī būs komanda Latvija prezentācija, un pēc tam arī latviešu raķetes, un tad gan jau, kad uzzināsim mēs, gan vīrieti, gan sievieti, kas nesīs Latvijas karogu. Bet tur tā palikšana viņiem visiem tā kā ir šobrīd, ir tā kā skaidrs, ja ir nav vēl. Palikšana ir šobrīd sarezervēta, bet, kā mēs ļoti labi zinām, viss kaut kas dzīvē notiek, jo ir
rezervācijas veikts vienam atlētu skaitam, ja mēs tiešām augstvērtīgi rezultāti tiek sasniegt un tevis iezīmē tie cipari kļūst par realitāti, tā tur vēl kaut kas ir jārezervē, jo ciematos tik daudz vietas nav. Ufo varbūt mašīnā gulēs. Kemperu vietā, točnā. Tev galvenais, lai tev ir tā webasto, lai tev ir. Jā, varbūt man tur hostelītī ar kādu gultiņu būs brīvi. Labi, Ines, jūs jau esat ļoti pieredzējuši atbalstītāji. Jā, es esmu gulējis arī teltī kādreiz atbalstot hokejistus. Tas bija Ķelnē, piemēram. Ķelnē, jā, jūs gulējat teltī. Ķelnē, mēs gulējām uz ielas teltī, jā. Uz ielas vai gulēt kastē, nevis telts. Turpat pie stadiona. Es saprotu, ka ir sākusies arī balsošana uz 3 zvaigžņu balvas galvenajiem notikumiem. Tās arī ir sporta aktualitātes pēdējo dienu. Ļoti, ļoti aktuāli. Šobrīd ir ļoti daudz augstvērtīgu rezultātu. Ir ļoti daudz mūsu sportisti turējuši karogus virs galvām Latvijas kādos savos panākumos. Es domāju, ka mums būs daudz interesanta balsojumos, un tad jau redzēsim, kas tā 7. janvārī Rīgas cirkā notiks. Jā. Un ļoti interesanti, ka mēs ar savu balvu esam pirms Raimonda Paula jubilejas. Tā mēs vismaz mazliet to uzmanību vēl uz sevi varēsim tā kā un uz to sportu noturēt. Bet tur jau vēl nevar sākt balsot, jā? Nē, tagad ir nominantu izvirzīšana, un pēc tam varēs arī sākt tos visus balsošanas procedūras. Jā. Un es saprotu, ka arī pasākums, kur bija sporto visa klase, vai ne? Kas ir Olimpiskās komitejas iniciēts pasākums. Tas ir, man liekas, tur šogad ir kaut kāda rekorda cipari vispār šogad bija kaut kāda. Bet šogad ir tāds vispār interesanti. Šogad 8,5 sportotāji. Ir ļoti daudz jauno sportotāju, vairāk nekā 1,500, vairāk nekā 1,500. Tas ļauj cerēt, ka mēs nākamgad varētu uzstādīt mērķi 10,000, bet ja tu nestādīsi augstus mērķus, nevarēs aiziet. Bet tā viena lieta, kas bija šogad jauna, kad pēc sporto visu klasi, tad ir tā personības akadēmija jaunajiem sportistiem, bet šoreiz bija arī personības akadēmija skolotājiem, sporta skolotājiem. Viņi bija tik priecīgi tajā Siguldā no visām pašvaldībām. Ja? 39 laikam sporta skolotāji, bet viņi visi kā viens atzina, ka tā bija tik fantastiska un laba viņiem šī nometne ar dažādām iedvesmas personām. Tā skaitā Matīs Kāža, tā skaitā tur Edgars Pukīnskis, tā skaitā tur Markus Rīva, ja, tā skaitā dakteri, tā skaitā Raimonds Elbakjans. Ja, tad visaptveroša foršas personības akadēmija arī skolotājiem, ko visi saka, tās pozitīvās emocijas ir tas, ko viņi varēs aiznest līdz saviem skolniekiem. Un tas ir jāturpina. Tā varbūt tā personības akadēmija sporta skolotājiem bija pirmā, un tad tā ir nākamgad atkal jāatkārtojas arī sporta skolotājiem. Un tā kaut kā mēs mēģināsim iekustināt to sabiedrību, bet tikai galvenā lieta, lai sadzird, ka šai dzīvē jau viss nav pavelti. Jā, un arī Sigulda, cik bieži mēs šajās otrdienās pieminam un runājam ar siguldiešiem, un cik mēs labi arī apzināmies, cik labi, ka mums ir šī trase, un arī viss tā sporta saima, kas tur tik aktīvi darbojās, jo tas patiesībā ir tagad mūsu lielākais nebūtu trase, mums būtu vairāk hokejistu. Tu domā? Es nedomāju, vienkārši izšāvu. Bet katrs es vēlreiz saku, man tiešām ir jāpasaka paldies ģimenēm, paldies sporta skolotājiem, pirmajiem sporta skolotājiem, treneriem, medicīnas personālam, atbalsta personālam, federācijām, visiem iesaistītiem. Mēs nekad šo rezultātu nesasniegtu kopā. Ja mēs kopā neesot vai atsevišķi esot. Ja. Esot tikai kopā mums izdevās panākt šīs Milānas programmas īstenošanu, kad sportisti beidzot varēja justies droši, ka viņi var sagatavoties. Un šis ir jāsaprot politiķiem, ka arī vasaru nedrīkst apbižot. Un ka šajā gadījumā mums vasarai ir jāsākās no 1. janvāra, kad sākas kvalifikācija uz
Losandželos. Tas ir tik vienkārši. Un Losandželos mums ir ļoti svarīgi. Ja? Kā piemēram, Lolita Ritmans ir TTT filmas mūzikas autors, vai ne? Kas tiks prezentēts šonedēļ. Ja? Tātad mums tur ir cilvēki, kur nes mūsu vārdu pasaulē caur, un turklāt Lolita Ritmana ir komponējis, manuprāt, 1996. gada Atlantas spēļu noslēguma muziku. Tā kā tur ir daudzas lietas, ar ko mēs kā latvieši varam lepoties kā diasporas ziņā, tā arī Latvijas sporta ziņā. Tas viss ir jāliek kopā un jānes Latvijas vārds pasaulē. Galu galā Latvijai jāsaprot Losandželosa 3. vai Kalifornija 3. 4. lielākā ekonomika pasaulē. Un tās noteikti būs spēles. Es varu teikt, kad es biju tajā Losandželosā, tāda interesanta lieta. Man kā pārtaps 2 dienās atklāšanas stadions par peldbaseinu, tas būs... Beidz amerikāņu šito meistari. Jā, bet tāpēc redzi, ja Latvijā būs jaunais stadions, tas, ko es šodien teicu, ja tur jādomā, stadionā var kādu peldbaseinu ierīkot, var āra hokejs lidot, piemēram, āra hokejs, mega populārs, vai ne? Tad var te kaut kā rīkot, visus koncerts rīkot. Tu vajag tā kā ir tā mākslīgā intelekta palīdzību ņemt, un viņš visu laiku transformējās. Jā, viss tā griežās, saprot. Un tad viņš ir lielveikals, un tad viņš ir tirgus, un tad viņš un deju plats. Un reiva zāle. Un tad viņš pārvēršas par pili. Bet arī par aģitācijas vietu. Protams. Bet kā palika starp citu ar plāniem, ka Latvija kaut kādā kompilācijā ar Zviedriju, ja es nemaldos, toreiz bija tas stāsts, ka mēs varētu startēt un piedāvāt sevi kā nākamo kādu no olimpisko spēļu vietām, vai šis sapnis ir miris pavisam? Es domāju, ka nē, jo šim sapnim ir vieta dzīvot. Sigulda, manuprāt, Rolands Upatnieks bobslējām ielicis pamatus. Ja, visi kamaniņu pamati, kas ir ielikti šeit. Sigulda ir vēsturiski kalve šiem sporta veidiem, renes sporta veidiem. Un būtu muļķīgi to neattīstīt. Un es domāju, ka varbūt Zviedrija ar Latviju var kādā no nākamajiem gadiem pretendēt atkal, un varbūt tas būs arī pamudinājums to kamaniņu trasi arī pārveidot. Šīs sarunas joprojām ir aktīvas? Bet viņas ir dzīves, viņas virmo kaut kur gaisā. Ja? Tur ir arī labs tas plāns bija izstrādāts, kā tur tās spēles varētu sarīkot. Tāpēc, ka tās trases jau nav tik daudz. Vienīgais bobslējiem jau mums nav tā. Nē, labi, to jau tur var pieregulēt. Jā, bet tikai, tur, lai mēs apmēram izprotam, var publiski redzēt, cik ir finansējums Latvijas kamaniņu federācijai un Latvijas bobsleja federācijai, bet padomājam tikai vienu lietu, ka mūsu latvieši ir tik centīgi un čakli, ka viņi ar to mazo budžetiņu apsteidz austriešus, vāciešus, piemēram, Austrijai, ko es te dzirdēju no atlētiem, tikai tehniskais budžets. Tehnikai pieejamais ir 5 miljoni eiro gadā. Tikai tehnikai. Es negribu runāt par pārējām lietām. Tāpat man bija tā... Viņi nevar mums iedot naudu. Jā, bet man bija tā laime... Viņi nevar sponsorēt Austriju. Man bija tā laime parunāt ar Martinu Dukuru, varbūt tagad pirms sezonas, jo viņš ir Anglijas izlasē, arī Skeletonā. Skeletonā Anglijā ir simulators, kur ir ieinstalēts visas trases, izņemot aerodinamiku. Un tie atlēti gatavojas, un mēs redzam, cik Skeletonā būs dalībnieki Anglijiem Milānas spēlēs un cik latviešiem. Ja? Tad, restīvi, neinvestēšana tajā. Mums ir jāizprot, ka tā Latvijas vārda esība tik lielā auditorijā, kāda ir spēļu laikā, tu nekad par tik lētu naudu to nenopirksi, gribēdams savu vārdu nest pasaulē. Un ar sportistiem, ar treneriem, ar visu mūsu izlasu un ar savu valsti ir jāmāk un jālepojas. Paldies, Raimond! Paldies, Raimonds Lazdiņš, mūsu šīs dienas olimpiskās otrdienas viesis, lai izdodas. Mēs, protams, turam īkšķus un paši esam gatavi just līdzi gan klātienē, gan attālināti, lai izdodas. Un tiešām, lai piepildās mērķis par lielāko ziemas olimpisko spēļu. Man vēl bija daži muļķīgi jautājumi, bet tos mēs citā reizē. Tos mēs klātienē Milānā. Tieši tā, jā. Labi, paldies, Raimond, kad atnāc pie mūsu ciemos. Paldies. Jā, pēc nedēļas atkal par olimpiādi. Kā dzīvot tālāk? Olimpiskā otrdiena.